Sveiki visiem maniem switcheriem, jā, visai manai komandai. Uh, Ir sākusies vienkārši fantastiska nedēļa, un šodien mums vakarā ir vienkārši super notikums. Pus 8 vakarā pēc mūsu laika. Mūsu sponsors, mūsu mentors Roberto Grandis nāk pie mums ar savu prezentāciju par visiem labumiem, visām iespējām, ko mums dod šī founderu programma. Un tā ir mums tieša palīdzība mums, jā, kad mēs varam uzaicināt savus cilvēkus, tos, kas ir ieinteresēti, kas patiešām ir ieinteresēti šeit un tagad, tūlītās saprast, kā viņi var šeit nopelnīt naudu, lai uzlabotu pašu savu dzīves kvalitāti. Un kā tad šeit kas ir darāms? Jā, tā mums ir vienkārši fantastiska palīdzība no sponsora, kad mums nav pašiem saviem cilvēkiem jāskaidro, ka mēs varam viņus vienkārši atvest šeit uz šo Zoomu. Un čau Roberto. See you in evening. Okay. Un tā tad, lūk, viņš arī mums te saka čau, ka tiekamies vakarā. Jā, tā ir vienkārši fantastiska palīdzība, ko ir jāizmanto. Bet kāpēc es šodien gribu dažus vārdus parunāt par šaubām, bailēm un par līderību, jo tas ir skaidrs, kad visi tie, kas ir startējuši šo te mēnešu laikā, neieguldot neko, jā, tad starts pa brīvu, tie, kas ir pagaršojuši produktu, tie, kas nav, bet tie, kas ir dzirdējuši mūsu fantastiskos rezultātus, nu visi grib pagaršot produktu, visi grib saprast, kas tas ir, izjust to pašu, jā, un pārliecināties, vai tiešām tas tā ir. Un tagad šī ir te iespēja, ka mēs varam jau pasūtīt produktu, un šīs ir tās founderu pakas, kas plūs vēl pie šī produkta, dod daudz visādas izdevības, benefites un tālāk uz priekšu, bet tad ir bailes, šaubas par to, jā, ka tas tur daudz nauda maksā un tā tālāk. Un ko es gribēju pateikt, šaubas un bailes, jā, tas ir visiem cilvēkiem. Jūs domājat, ka līderiem nav bailes, jūs domājat, ka līderi arī nekad nešaubās, jā. Tas ir visiem. Vienīga atšķirība ir tā, ka līderis, līdz ko viņam ir kaut kādas par kaut ko šaubas, viņš pieņem lēmumu, kurā pusē nostāties. Jā, tas ir uz mirkli, tas nav bezgalīgi, jo šaubas, bailes, vainas apziņa ir tas, kas atņem mums enerģiju, to, kas ir vajadzīga mums elementāri dzīvošanai, un tas, kas dara mūs īstenībā nelaimīgus, jā. Jo nekas tik ļoti mūs nebremzē un tik ļoti neattur no mūsu sapņu īstenošanas, no tās dzīves, ko mēs gribētu dzīvot un kas šobrīd nav, jā. Tieši šaubas, neizlēmība, ka mēs šītais šūpošanās, tā kā svārsts uz vienu uz otru pusi, jā, un viņas paši par sevi nebeidzās nekad. Šaubas beidzās tad, kad mēs pieņemam lēmumu, kurā pusē mēs nostājamies. Un viss. Un tajā mirklī iestājās pilnīga laimes sajūta un ir tik viegli, un tu skaidri zini, kas tev ir jādara. Jā? Un par bailēm ir tas pats, jā, kad līderi baidās visvairāk. Jā, jo līderis ir tas, kas iet pa priekšu, līderis iet tur, kur vēl neviens nav gājis, un viņam nav uz ko paskatīties, viņam nav ar ko salīdzināt, jā, tātad viņam ir vīzija, viņam ir mērķis, ko viņš labu var nest šajā pasaulē, kādu labumu viņš var dot cilvēkiem, realizējot savu plānu. Līderis vienmēr domā, tālumā, jā, gadiem uz priekšu, un ar domu, kādu labumu es nesīšu citiem cilvēkiem. Un bailes ir vienmēr, jā, taču līderis no tā, kas šaubās un domā, un tā arī varbūt nekad nerealizē savus sapņus, jā, kaut gan varētu atšķirās ar to, ka līderis neskatoties uz bailēm vienkārši iet un dara. Vai katru reizi izdodās viss 100%? Protams, ka neizdodas. Taču
ja tāds tāds līderītis, kas īsti nav pamodies, ja pie pirmās neizdošanās viņš to konstatē, es kļūdījos, tā ir kļūda, tā ir negatīva pieredze. Nē, nav kļūdu un nav negatīvu pieredžu, ir vienkārši kāds mēģinājums, kas nav devis to rezultātu, ko tu cerēji. Ja, tā mēs skatāmies uz to, ja mēs esam izdomājuši, kad mēs gribam to, un šādā veidā darot, mēs sasniegsim savu mērķi, un gala rezultātā izrādās, ka mērķis nav tāds, tad mēs vienkārši izanalizējam, ko mēs varējām darīt savādāk, lai mums būtu tas rezultāts, ko mēs gribam. Un tā vienkārši ir pieredze, tā vienkārši ir skola, un tā nav ne negatīva pieredze, ne kļūda. Ja? Jo, tāds vispār banāls piemērs, ja bērns baidītos nokrist, maziņš bērns, kas mācās iet kājām, tad viņš nekad nesāktu kājām iet. Ja? Jo bez šaubām, kamēr mēs iemācāmies stabili nostāvēt uz kājām un iet neturoties pie rociņas, mēs krītam, gāžamies, sasitamies, varbūt tās nokrītam kaut kur, bet mēs atkal ceļamies un ejam un mēģinām un ejam tālāk. Tas pats ir jebkurā lietā, ja, kad tikai darot var saprast, var iemācīties, un tikai darot var izdoties un var dabūt rezultātu. Tā kā, kas attiecās par šaubām, bailēm un neizlēmību, šobrīd es zinu, ka šobrīd tas ir jūsu galvās, ja, un jums gribās būt par to founderi, un jums gribās tos produktus, un jums gribās tās benefites, tos visus labumus, ko tas dod, bet jums tad ir šaubas, kā man tur būs un kā man tur nebūs, vai man izdosies. Ja jūs pieņemat lēmumu, ka jums izdosies, tad jums izdosies. Bet ja jūs pieņemat lēmumu, ka jums neizdosies, tad jums arī neizdosies, lai ko jūs darītu. Tā kā tas ir atkarīgs tikai un tik vienkārši. Tik vienkārši, tad, kad jūs pieņemat lēmumu, kad es daru tā, es gribu to un es eju tur, ja, nešauboties, un tad arī visi apstākļi sāk salikties tā, kas palīdz jums īstenot jūsu mērķi, ja, jūsu mērķis, jūsu sapņiem. Un par to gaidīšanu vēl ir viena kategorija cilvēku, kas saka, es pagaidīšu, es paskatīšos, kā būs tev, kas sanāks, es pa priekšu sagaidīšu produktu, un tad es viņu garšošu, un tad es domāšu. Jā, var darīt arī tā. Tie, kas ir nolēmuši, kad viņi grib strādāt ar klientiem, jā, un viņi ir tādi speciālisti, jā, kas grib visu uz sevi pārbaudīt un tad droši runāt tālāk, tas ir viens, bet tad cilvēks ir pieņēmis mērķi savu, nospraudis, pieņēmis lēmumu, viņš nešaubās, viņš ir izlēmis, ka viņš darīs tā. Ok, tas būs tad, sākot no 5. decembra, tad būs tur arī cits konkrēti plāns un tā tālāk. Bet tie, kas tagad sapņo, es gribu līdz decembrim nopelnīt 1000 un vairāk, tad šī šaubīšanās un gaidīšana, garšošana jums nedos to rezultātu. Tad ir jāpieņem lēmums tagad, jā, un jāsēj ir tagad. Tas ir līdzīgi kā, piemēram, zemnieks, ja ir pavasaris, tad zemnieks zina, kad viņam ir jāsēj, ja viņš grib saņemt nolākt savu ražu rudenī. Jo, man liekas, nevienam neienāk prātā zemniekam, tā kā mēs esam zemnieku valsts, un ja mums nav, ja mēs paši neesam laukos auguši, tad mums ir radinieki laukos, un mēs zinām, ka nāk pavasaris, tad lauki tiek apstrādāti, graudi tiek iesēti vai iedēstīti kartupeļi, un tikai tad mēs varam gaidīt, ka mums būs rudenī ko novākt, ka mums būs ko ēst, ka mums būs nauda. Ja nevienam zemniekam neienāk prātā tāda ideja, es tagad nezinu, kāda būs vasara, vai būs lietaina, vai būs sausums, vai man tā raža izaugs, vai man tā raža neizaugs, vai varbūt putni man noknābās, ja? Un tad es tagad domāšu, es tagad pagaidīšu, un vispār nevar zināt, vai man tās zemes šogad būs saldas vai skābas, kādas viņas izaugs, vai saule būs pietiekami. Es pagaidīšu, kas tad tur būs tajā kaimiņu dārzā, un tas iešu pie viņa garšot, un tad man būs rudenī raža, vai kad viņa būs, nebūs.
Pavasaris ir pagājis, rudens ir pienācis, un jūs esiet pie tukšas, pie sasistas silas. Tas tā ir. Un kāpēc jūs domājat, ja tas tā dabā strādā šis te likums, kāpēc tas šis likums, lai nestrādātu, labrīt Ilzīt, lai viņi nestrādātu citās jomās. Šīs likums strādā visur, viņš strādā arī biznesā. Tātad tikai tad, kad mēs īstajā laikā un īstajā vietā sējam, tad mēs arī saņemam to lielo ražu. Un šobrīd, ir tā, ka neviens jums nevar pateikt, neko garantēt. Garantēt jūs varat tikai paši sev. Ja jūs klausīsiet un darīsiet un iesiet step by step, soli pēc soļa, tā kā vajag, tā kā ir paredzēts, tad jums arī būs šī raža. Bet, ja jūs gribēsiet vispirms tagad izdomāt, kā tur tagad būs 20 gadus uz priekšu, un kā tagad būs, un kur man tagad to procentu, no kurienes tagad maksās, un kā man tagad maksās. Lai jums kaut ko maksātu, kaut kas ir jāizdara. Ja? Ja jūs esat viens pats un jums nav komandā neviena cilvēka, tad par ko mēs šeit runājam? Tā kā lūk šeit, tagad un šobrīd un šodien un šajā mirklī tagad ir pavasaris, kad mēs sējam. Un tā mūsu sēšana ir tas, kad mēs runājam ar cilvēkiem, mēs aicinām savā komandā tos cilvēkus, kas grib tāpatās kā jūs, kā mēs, kā es, kas grib būt laimīgi tagad un šodien. Ja? Un šodien mēs ejam un aicinām tos, kas arī grib mainīt paši savu dzīvi, nevis gaidīt, kamēr viņiem vēl būs valdība kaut ko lems, kaut kādi, laika apstākļi, dos, nē. Pats es esmu savas dzīves saimnieks, un es pieņemu lēmumu tagad, lūk, šādas cilvēkus mēs meklējam savā komandā. Mēs meklējam arī tos, kas grib uzlabot savu dzīves kvalitāti, tikai tātad klienti perspektīvā, droši mēs viņus uzrunājam, Un tā uzticēšanās ir sev, Kā es varu ticēt, kā es varu neticēt par uzticēšanos, tas ir vienkārši tu pieņem lēmumu, ka tu uzticies sev, un tu ej, un tu spēr soli, un tad varbūt ir tā sajūta tāda, es nezinu, un tas ir tā kā solis tumsā, bet tā, kad tu spēr soli, tad tu redzi, kur te likt nākamo soli, un pēc tam nākamo soli, Tas ir tā kā braukt tumsā, kad mašīnas tie starmeši izgaismo konkrētu posmu uz priekšu, tu nevari redzēt visu līdz beigām. Tāpēc ir tie cilvēki, kas redz, kam ir vīzija, kas redz, kā būs tālāk. Tas ir Roberto, kas attiecās šeit Latvijā, tad man arī šī vīzija ir tālāk kā jums. Tā ir vienkārši uzticēšanās tiem, kam ir vīzija, un iet kopā un mācīties, un tad arī jūsu vīzija paplašinās jūsu redzes lauks un skatījums uz priekšu, un jūs varat nest šo ideju tālāk citiem cilvēkiem. Un tas ir par to, kas ir jādara tagad. Un viss sākās tikai un vienīgi ar tevi, ar pašu tevi. Kad tu pieņem lēmumu, ka tu gribi būt laimīgs šeit un tagad, šodien. Un šodien es pieņemu lēmumu, un šodien es daru, un šodien es eju, un šodien es runāju ar cilvēkiem. Un visi tie cilvēki, kas mums ir šodien uzrunāti, kas ir arī iedvesmoti, kas grib sev labāku dzīvi. Tātad viņi startē šodien switch, tātad viņi reģistrējās, un viņi visi ir kopā ar mums 7:30 uz Roberto prezentāciju, un tur viņi paši uzzina visu par founderu programmu, par perspektīvu, par ko tas dod viņu dzīvē šeit un tagad. Un tas ir milzīga palīdzība mums visiem, mūsu biznesa veidošanā. It sevišķi to es jums lieku pie sirds tiem, kam jau ir founderu pakas, un kas grib savu zvaigzni, un kas grib savā komandā zvaigznes. Tas ir šodienas darbiņš, pastrādāt labi un būt visiem kopā uz 7:30 uz Roberto Zoomu. Kādus cilvēkus uz turieni nevajag vest, tos, kas konkrēti ir pateikuši, kad es būšu pa priekšu pats produktu eksperts un es gribu strādāt tikai ar klientiem. Šis Zooms nav priekš tā. Šis Zooms ir priekš tā, kas grib
taisīt savu komandu, kas grib pelnīt lielu naudu, un šeit un tagad, un pirmo naudu jau grib saņemt decembrī. Ja? 1000, 2, 3, cik kurš grib, varbūt vairāk, tas viss ir absolūti pilnīgi reāli izdarāms, ja to mēs sākam darīt šodien. Lūk, un šaubas jums izgaisīs tad, kad jūs pieņemsiet lēmumu. Vienkārši pieņemiet lēmumu, kurā pusē jūs tagad esiet, un jūs redzēsiet, kā jūsu dzīve absolūti mainās, kā notikumi mainās un kā mainās cilvēki, kas jums ir apkārt. Ja? Arī to skatāmies, ko mēs ielaižam pa savām ausīm iekšā, un skatāmies, kādi vārdi nāk mūsu mutē ārā, un skatāmies, kādi cilvēki ir mums apkārt. Toksiskos cilvēkus lūdzu izslēdziet no savas dzīves vai ierobežojiet pa maksimumu, un esiet kopā ar tiem, kas ir motivēti, kas ir pozitīvi, kas ir enerģijas pilni, tāpēc es aicinu nākt mums Latvijas grupā, un es aicinu noteikti nākt Itāļu grupā, jo tur ir tāda enerģija, tur ir tāds pozitīva lādiņš, pat ja jūs nesaprotiet neko itāliski, un es rekomendēju paskatīties viņu live video, pat ja jūs nesaprotiet, tas citā līmenī nostrādā, tas enerģētiski nostrādā. Ja? Tas ir tas, kas jums palīdz mainīties, jo enerģija maina mūs, ja mēs gribam mainīties un ja mēs gribam būt laimīgi, un to es arī šodien novēlu, ražīgu dienu, maksimāli daudz cilvēkus sev līdzi vakarā uz Zoomu un dākam visi kopā un taisam savas zvaigznes, palīdzam sev un palīdzam saviem cilvēkiem, dodam šo iespēju un be happy, tagad tūlīt, negaidam rudeni, negaidam savu dzīves rudeni, jā, tātad sējam pavasarī un tad mēs novāksim ražu jau pavisam drīz un pavisam tādu, pat par kuru jūs pat varbūt šobrīd nesapņojat. Un tiekamies vakarā 7:30.